Mēs šeit studijā esam aicinājuši Andris Prūdu. Protams, bez šaubām šī nedēļa visa Polijā ir sēra nedēļa. Arī mēs esam uz šī skumju un emociju viļņa, taču dzīve jau neapstāsies un Polijai ir stipri jādomā par to, kas būs tālāk, jo tā ir ļoti liela valsts. Viena no lielākajām Eiropas valstīm, un ja mēs par Austrumu Eiropu runājam, tad lielākā no tām, kas ir pievienojušā, tā saucamā Eiropas Savienības paplašināšanā, kas bija tā lielākā valsts, viņa arī savā veidā toni ir diktējusi no šīm jaunajām valstīm, kas pienāca klāt Eiropas Savienībai. Kas tad varētu, pēc konstitūcijas šobrīd ir tā, ja aiziet kaut kādā traģiskā negadījumā, prezidents nevar pildīt vai aiziet bojā, 2 mēnešu laikā ir jārīko ārkārtas vēlēšanas. 2 nedēļu laikā ir 2 mēnešu laikā. 2 nedēļu laikā ir jāizsludina vēlēšanas vai jāizsludina vēlēšana datums, un kopš tā brīža, kopš vēlēšana izsludināšanas brīža, 2 mēnešu laikā jāorganizē vēlēšanas. Kā potenciāli, principā, var būt 2,5 mēneši, bet kā jau ir šobrīd paziņots, tad visticamāk vēlēšana datums jau tiks pasludināts rīt. Līdz ar to no rītdienas sākot būs šis atskaites punkts, kad 2 mēnešu laikā tām vēlēšanām būtu jānotiek. Jā, bet redziet, tas dokuments jau ir sauss. Jā, viņš ir sarakstīts un labi, ka tāds ir, kas tomēr varas vakums nedrīkst būt. Bet vai teiksim, tie dokumentu rakstītāji toreiz arī bija domājuši, ka tā traģiska situācija var būt. Tur gan ir rakstīts, kaut kādā veidā prezidents nomirst nāves gadījumā. Jebkurā gadījumā tas ir emocionāls. Šis ir gadījums superemocionāls. Vai šie 2 mēneši nav ļoti mazs laiks, lai objektīvi varētu izvēlēties Poliju kādu tiešām cienīgu mantinieku Kačinskim un labu prezidentu? Protams, ka šajā laikā te ir ļoti daudz jautājumu, sākot no tādiem, varbūt tīri tehniskākiem jautājumiem līdz pat lieliem fundamentāliem jautājumiem. Viens tehnisks jautājums ir kaut vai tas, ka tā ir bijis liela traģēdija, tās ir bijušas liels sēras, un tā ir patiesībā ļoti liela loģistikas izaicinājumi, jo ir paredzēts, ka sestdien notiek šī sēra ceremonija, svētdien, visticamāk, ir prezidenta bēres, un iespējams, ka Varšavā būs vairāk nekā 1 miljons cilvēku, kas tieši piedalīsies šajā pasākumā. Tā kā, principā, šeit pat ir jārisina šādi izaicinājumi. Nākošais, protams, ir jautājums tieši tā par šo politisko spēku potenciālo piedalīšanos prezidenta vēlēšanās. Šeit gan varbūt, tie jautājumi kaut kur ir noņemti no dienas kārtības vismaz pārējām citām partijām, lai gan arī nav tik vienkārši, bet principā prezidenta vēlēšanām šogad bija jānotiek jau. Bija 3. oktobrī prezidenta vēlēšana datums jau nosprausts. Bet 2 no potenciālajiem kandidātiem aizgāja bojā? 2 no prezidenta kandidātiem, no sociāldemokrātiem, Smaidžinsks un, protams, prezidents, kas visticamāk būtu piedalījies šajās vēlēšanās, ir aizgājis bojā. Tā kā skaidrs, ka šobrīd ir jautājums par to, kas aizstās, ir tīpaši, protams, kas piedalīsies no šīs lielākās opozīcijas partijas, no opozīcijas kustības, no Leha Kačinska kustības, kas varētu piedalīties un pārstāvēt. Jo praktiski, kā pašā Polijā runā, ir aizgājis bojā, vai ir beigus gan arī vai tāda zinām eksistence vesela politiķu paudze. Politiķu paudze, kas ir sākus, savas aktivitātes 70. gadu beigās, 80. gados, kas ir, ieņēmusi diezgan stingru pozīciju, attiecībā uz Polijas ārpolitisko orientāciju, uz, šīm ideiskām, ideoloģiskajām vērtībām, kā jūs jau minējāt, katolicisku Poliju, sociāli orientētu Poliju, vēsturi skaidrojošu Poliju. Un praktiski šajā partijā Pravo i Spravedljivost, šķiet likums un taisnīgums, aizgājuši bojā bijušais frakciju vadītājs, tagadējais frakciju vadītājs, partijas pārstāvis kā vicespīkers parlamentā, plus vēl arī partijas vicepriekšsēdētājs. Tur jau praktiski ir palicis tikai priekšsēdētājs. Bet sakiet, es esmu arī šo to lasījis, gan poļu presa izsakās un internetā par to, tā, protams, spekulatīvā līmenī šobrīd tiek runāts, ka vai viņš maz gribētu kandidēt, vismaz būtu kandidējis prezidenta vēlēšanās. Es domāju, Jaroslavs Kačinsks, tad viņa brālis Leha Kačinska, kas arī no šīs pašas partijas likums un taisnīgums ir. Vai šis nevar būt tas brīdis, kad šīs emocijas ir tādas, ka viņš kandidē un tad viņam tās izpratnes varētu būt pat pietiekami lielas? Noteikti, es to neizslēdzu, jo šobrīd gan partijas ietvaros, gan šīs kustības ietvaros, gan, es domāju, Polijā kopumā tiks meklēts zināmas autoritātes. Tiks meklēts, cilvēks, kas kaut kādā veidā varētu aizstāt Leha Kačinsku, un kā jau šeit ir šie skumjie paradoksi, ka Leha Kačinska mantojums ir ieguvis tādas ļoti skaidras aprises tieši nāves brīdīs, tieši šajā traģēdijā. Un ļoti kļuvušas arī daudziem poļiem simpātisks, un, poļi atzīst, ka varbūt viņi nebija nemaz tik simpatizējoši politiski Leham Kačinskim un, šīm idejām viņa dzīves laikā, bet tieši šī traģēdija ir lielā mērā padarījis skaidrāku šo vīziju par Poliju kā patriotisku, solidāru valsti. Un līdz ar to, es domāju, meklējot šīs autoritātes, gandrīz vai tā dabiski priekšplānā izvirzās Jaroslavs Kačinsks, ar kur kopā Lehs Kačinsks savā laikā šo kustību ir izveidojuši. Protams, es domāju, ka šeit
Nu, Jaroslavam Kačinskim tie nav tikai politiski lēmumi, bet šeit ir tādi tīri dvēseliski lēmumi. Jā, es to saprotu, bet vai šis dvēseliskais lēmums, ja, teiksim, notiktu vēlēšanas rīt un viņš, teiksim, balotētos skaidrs, ka viņš kļūtu par šo prezidentu, vai viņa kapacitāte un autoritāte un teiksim, viņa potenciāls ir tāds, ka viņš varētu būt prezidents? Nu, premjeras viņš ir bijis, bet prezidents. Nu, te ir, protams, atkal jautājums par to, kā viņš ir pats vai nu mainījies vai pieņēmis un kā viņš teiksim, spētu pozicionēties. Protams, ka tas nebūtu tik automātiski, ka viņš kļūtu momentāli par prezidentu, jo šai kustībai, teiksim, tomēr tie pēdējo reitingi nebija tik augsti. Un, pilsoniskā platforma, kas ir, protams, valdošā partija, pēdējā laikā šo politisko spektru praktiski nodominējusi. Pēc visiem reitingiem, teiksim, pēc popularitātes, cilvēki ir pārgājuši uz šo partiju no daudzām citām kustībām. Tā kā skaidrs, ka tas nebūtu tik viennozīmīgi un tik automātiski. Bet no otras puses, es domāju, ka uz šī sēru fona, šī traģēdija fona, teiksim, tīri cilvēciskā līdzdzīvošanas, līdzjušanas fona Jaroslavam Kačinskim, kurš varbūt spētu sev parādīt kā tāds varbūt vairāk līdzsvarots, sabalansēts, ne tik, teiksim, emocionāls, kā viņš ir bijis arī skaitā arī premjerēšanas laikā. Es domāju, ka viņam būtu ļoti liels iespējas kļūt arī par prezidentu. Visbeidzot, sakiet, ja būs prezidents, par to šaubu nav, ka atradīs prezidentu Poliju, vai ņemot vērā to, ka nebija vieglas attiecības iepriekšējiem prezidentam gan ar Krieviju, gan ar to pašu Eiropas Savienību, arī diezgan gāja kā pa celmiem, vai šeit kaut kādā veidā kaut kas varētu mainīties? Es domāju, ka radikāli nemainīsies. Radikāli, jā, bet, teiksim, šīs tādas, viņš kļūst prognozējamāk Polija. Protams, jā. Es gribētu teikt, ka Polija tomēr ir bijis prognozējama. Un varbūt prognozējama ir tajā ziņā, ka šādas kustības kaut kur Austrum Eiropā, vispār Eiropā, pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, viņas parādījās ne tikai Polijā. Par, teiksim, savu interešu ievērošanu, par šīm patriotismu izjūtām. Protams, Leks Kačinska un šī kustība bija pietiekoši izteiktajā ziņā. Bet tāpēc es domāju, attiecībās ar Eiropu šis patriotisms, teiksim, savu interešu iestāšanās par savām interesēm aizstāvēšanu, viņi paliks. Protams, ka būs jautājums par šo formu. Attiecības ar Krieviju, tas ir lielais jautājums. Un pašā Polijā uzreiz var pateikt, netic kaut kādām sazvērestības teorijām, ļoti augstu novērtē, emocionāli novērtē to, kā šajā traģēdijas kontekstā izturējās gan Medvedjevs, gan Putins, un paši poļi to atzīst, ka varbūt šis ir tāds iespēja brīdis līdzīgam izlīgumam starp poļiem un krieviem, kā tas notiks starp francūžiem un vāciešiem pēc otrā pasaules kara. Es domāju, ka tas nebūs tik vienkārši, jo šie vēsturiskie jautājumi, šie, teiksim, politiskie, ekonomiskie jautājumi, zināmā veidā konkurence par ietekmi postpadomju telpā, viņi saglabāsies, līdz ar to, teiksim, man šķiet, ka radikāls pārmaiņas arī nevajadzētu gaidīt, bet tas, ka tas psiholoģiskais fons šeit ir radīts, un tur noteikti būs atkarīgs, kā arī nākošais prezidents kādu pozīciju ieņēmis, vai tas būs platformas pārstāvs, pilsoniskās platformas, vai tas būs, teiksim, potenciāli Jaroslavs Kačins. Protams, ka tur var arī tas ietekmēt, kā šī forma izpaužās. To mēs redzēsim, es domāju, ka tuvākā laikā, kad nomierināsies un ka sēras būs beigušās Polijā, par to sāksies debats, noteikti arī tam sekosim līdzi. Paldies, saku Andrim Sprūdam, Latvijas ārpolitikas institūta direktoram.